mana skatījuma viņa ir ļoti kompetenta un ļoti gudra sieviete. Un viņa ir ļoti izsverta. Tad, kad viņa runā, viņa zina, par ko viņa runā. Es tev oponēšu. Jā. Viņa ir atrauta no realitātes. Es atceros, ka kaut kad viņa bija izteikusies par Latvijas, teiksim, mazāk turīgiem cilvēkiem, nu, tik šausmīgi nievājoši. Tas ir Viņa vienkārši netver. Viņa vienmēr pa augstiem plauktiem dzīvojusies. Viņai tur ir, Jā. Zini, ko tu domā? Tu runā, respektīvi, tu viņu vērtē, kā viņa komunicē ar kopā sabiedrību. Jā. Es viņu vērtēju kā makroekonomisti, kas ļoti labi orientējas makroekonomiskajos procesos. Man vienmēr arī patika lasīt fiskālās disciplīnas padomes ziņojumus, jo viņi cenšas tā arī detalizēti pamatot savu viedokli. Un, starp citu, viņi savā ziņojumā pie 2025. gada budžeta, kad viņi rakstīja arī, viņi tur arī minēja, ka viņi saskata riskus un arī, ka prognozes par IKP pieaugumu nepiepildīsies. Tā kā, respektīvi, protams, ka mums ļoti daudzi augstākas valsts amatpersonas patiesībā dzīvo cita realitāte. Un viņi nesaskaras ar reālo dzīvi un ar to, kā dzīvo lielākais vairākums no cilvēkiem.